informācija. Jā, dodam Ritai Rietumā vārdu, viņa pateiks pati, ko viņa grib teikt. Vienas konferences sākumā kolēģi lūdzu nākat uz visu, lai tie, kas kādēļ var apsvērt. Labdien! Mani sauc Rita Rietuma, un es esmu Baltijas jūras reģiona radiācijas risku monitoru mājaslapas ģenerāla sekretāra. Šeit būs dažas lapiņas. Ja kādam ir interese, lūdzu ienāciet šeit, es viņus atstāšu, ja? Un paņemiet. Šeit aizmugurē lapiņām ir mājaslapa, kas saucās bsrr.org, kas nozīmē Baltic Sea Region Radioactivity Watch. Baltic Sea Region Radioactivity Watch. Un tajā ir ļoti bagāti materiāli par radiācijas apstākļiem Baltijas jūras reģionā. Visās 10 valstīs, tur arī ir uzlikšķināti uz Latvijas, un tur būs materiāli arī Latvijas. Tur ir gan video, gan TV prezentācijas no semināriem, un par ko tad ir galvenais stāsts. Līdz ar to, ka World Health Organization, IAEA, lieto nepareizu risku modeli, lai radiācijas riskus paredzētu, jau novērtētu. Tad mēs piedāvājam veselu tīklu zinātnieku grupas izstrādātu daudz uzticamāku modeli, kā paredzēt radiācijas riskus, ja? Lai nebūs tā, kā Pasaules veselības organizācija paredz vienkārši smiklīgs seks pēc Černobiļas, lai būtu patiesās seks. Un ECRR, organizācija European Committee on Radiation Risk, angliski, ja? Pēc viņas modeļa ir apmēram 1,5 miljonus cilvēku pārāk aizgājuši no Černobiļas rezultātā. Nevis pavisam citi dati nekā Pasaules veselības organizācija, ja? Un šeit ir tas zinātniskais modelis. Ja kāds zinātnieks vēlas ienākt klāt, lūdzu apskatieties, ja es jums iedošu pašķirstīt. Un ar to bija tā lielā starpība. Lielā starpība ir, ka šis zinātniskais modelis ņem vērā ieelpoto radiāciju, šīs daļiņas, šīs radioaktīvās vielas, šīs pat nanodaļiņas, kuras tiek ieelpotas un iekļūst mūsu organismos asinīs un līdz ar to visās vitālajos orgānos. Ja? Un šeit ir pavisam cits zinātnes līmenis salīdzinot ar to, kas tiek sludināts IAEA un World Health Organization. Jo šobrīd jau Japāna ir kļuvusi par radioaktīvo koncentrācijas nometni tieši tāpēc, ka viņi lieto nepareizo radiācijas risku paredzēšanas modeli. Un šeit ir nākamais līmenis, lūdzu, ja? Iepazīstieties. Es tagad uz tāfeles uzrakstīšu tās divas mājaslapas, kuras jūs varat apmeklēt. Un pirmā euradicon.org, tā būs Eiropas radiācijas risku komitejas jaunā modeļa mājaslapa, ja? Tur jūs varēsiet iepazīties ar viņu zinātniskajiem darbiem. Un otrā būs šī, kas ir uz lapiņas, vairāk vienkāršākā valodā, bet arī ļoti daudz zinātnes materiāls, milzīgi daudz, ja? Un tur būs arī tie latviskās lapas, ja uzlikšanāties ar Latviju, ja? Tas būs bsrr.org. Paldies par uzmanību. Un turpināsim, mēs tūlīt uzsāksim konferenci, diskusiju mēs turpināsim pēc konferences, ja? Jo ļoti daudz vēl savstarpējo kontaktu un informācijas pēc visiem ziņojumiem. Paldies par informāciju. Tad arī tāpēc visiem būs skaidrs, ka jāmeklē informācija, ko tikko pateicu jums, ja? To svarīga informācija. Tad sāksim mūsu konferenci. Tu konferenci ir veltīta ļoti svarīgai tēmai. Ļoti svarīgai tēmai. Un mēs gatavojam šo konferencei vairākus mēnešus. Un programma ir milzīgi plaša. Tāpēc visi ievērosim reglamentu un sāksim tagad precīzi 12:02. Tātad par Černobiļu. Nu, mēs saprotam, ka Černobiļas avārijas skār mūs pilnīgi visus. Bet ir sevišķi tos cilvēkus, kuriem nelaimējās dzīvē. Kur tika aizsūtīti likvidēt avārijas sekas, vai arī kuri tur dzīvoja, vai kuri tur strādāja, vai kur bija komandējumā, vai izspiest braucienā uz toreiz uz Ukrainu aizbraukuši. Un pēc avārijas, tātad jau pirms 25 gadiem, Labklājības ministrija mums uzdeva, lai Sarīgas slimnīcas ārstniecības centrs uzņemās atbildību, atzinātu šo cilvēku veselības stāvokli, viņus ārstēt, rehabilitēt, veidot reģistru un
mēs šajā periodā, 25 gadus, mūsu kolektīvs ir ļoti centīgi veikt šo uzdevumu. Esam veidojuši reģistru, kurš ir ļoti labs reģistrs. Esam izveidojuši reģistru, esam par cilvēkiem rūpējušies, risinājuši viņu medicīnas problēmas, izmeklējuši, pētījuši kā zinātnieki. Esam sadarbībā pētījuši šos visus mūsu avārijas aktivitātes. Esam sadarbībā ar Franciju, ar ASV, ar citām valstīm un ar mūsu zinātniekiem veikuši liels pētījumus, kuriem jau šodien dzirdēsim. Jāsaka, ka ne tikai medicīniskās problēmas nākās risināt, jo ļoti smags kontingents, ļoti cilvēki, kur faktiski ir zaudējuši savu normālo dzīvi, varētu teikt, viņi ir tiešām ļoti cietušies cilvēki Černobiļā. Viņi likteņi ir izjauti. Un mēs šos cilvēkus ārstējam, rehabilitējam, pētām, palīdzam visādā veidā kā mediķi, bet arī bieži vien esam tie, kas risinās sociālās problēmas, palīdzam to darīt, palīdzam viņu darbspējas novērtēt, tad kopā ar DEAK sadarbojamies arī viņu programmā šodien. Mēs darām daudz darbus. Ja mums ir ieradis viesos Dr. Simdēti, Iedivins no Lietuvas, arī būs referāts no Lietuvas. Vakar pie mums bija ciemos un 2 dienas bija ciemos Fumija Mašita no Černobiļas fonda Japānā, un šī mūsu mīļā Japāņu kolēģi ļoti palīdz mums ārstiem iegūt zināšanas Japānā. Japānā bijuši vairāk kā 20 cilvēki no Latvijas mācīties, gan kā palīdzēt cilvēkiem reāli, gan arī kā pētīt šo cilvēku veselības stāvokli. Tā ir laba sadarbība 20 gadu garumā ar Japāņu zinātniekiem. Tātad es domāju, ka mēs nevilksim laika varumā, un mēs sāksim programmu, jo programma tiešām milzīgi gara. Lūdzu visiem ievērot savu reglamentu, un tagad pieteikšu, kā pirmo, kas runās, mums ir ļoti sadarbība ar Černobiļas asociāciju, un arī tagad pirmais runās no šīs asociācijas ārstāvs priekšētais Verzemniekums, un viņš pēc tam viņu papildinās Māris Šoks, un arī izdalīs attiecīgi viņi apsolījuši mums izdalīt goda zīmes, tie, kas ir nopelnījuši, un arī grāmatas beigās, bet savā būs goda zīmes un runa, goda zīmes un goda raksta. Tad dosim vārdu Verzemniekungam. Lūdzu, Verzemniekums, jums vārds. Sāksim.